Sveiki, Vasili, un sveiciens šajā 24. gada motosezonā. Un tagad bišķi pastāstīšu, kā man šitā sezona sākās. Labrīt, dāmas un kungi! 4 no rīta, 24. gads, 1. janvāris. Labi, skatīsimies, vai mans ģepris pieliks. Tu esi pārliecināts, ko mēs darām? Ko tu saki? Sasāc vajag? Pat sasavēc? Sasavēc. Pat sasavēc. Mēģināsim īkurbuļēt. Kraņiku atgrīzi. Jā. Jā. Nu, te lūk, mums ir sielu redzējums. Ir 4:30 rītā. Mūsu vīri, daži labi slaveni blogeri un daži nevisai slaveni, izdomāja, ka pielaidīs javu. Un Dņepru pēc tam. Java pieleca, viss ok. Dņepras mums lec pēdējo pusstundu un nepieleca. Tagad reku viņi brauc pakaļ uz citu garāžu pēc kaut kādas detaļas. Nifigā nepieliec, aizbrauca pakaļ svešas lēgai. Atbrauca no otras garāžas ar akumulatoru vai ar kaut kādiem vadiem, nevar redzēt video. Solīja mums 5 minūtēs pielaist Dņepru un iet mājās gulēt. Atgādināja 1. janvāra rīts. Laimīgi jaunogada. Urā! Mēs beidzot iesim gulēt. Urā! Ir pienācis laiks, kad beidzot mēģināsim vēlreiz iekurpulēt Dņepru. Tik sākumā jāpastrādāj. Šoreiz paņēmu tīras sveces un pilnu aki. Otru pucis, pat mani negrib laist iekšā. Kur tu esi? Sarkans plus, zaļš masa. Jā, vēl pat sveces pamainīsim. Tumšā daino sveci nomainām pret gaišā daino. Starp citu pa gaismu un bez kapteiņa Morganta palīdzības kaut kā vieglāk mums izdarīt. Benzīns ir, gaismiņā arī ir, varam mēģināt. Nu, ja negribi šitā, tad iemašīsim tevi uz šitā. Jā, viens pods strādāja tukšgaitā, tikai rotru var bīgota. Tāpēc baigi nemocīsim vienu riņķīti un liksim atpakaļ garā. Dzīves pazīmes ir, savu es panācu. Tā kā tiekamies kaut kādā izbraucienā, jāsaremontē tikai trose, principā būs brauciens. Раз, два, три, и вперед! И лужи покрывает лед. Эй, фокусник. Fuck your money, everything. This in my vision.
watch out. You better not die. You better not crash. I'm telling you why. Cause you told your wife you're at work. Un tagad jūsu kārta pastāstīt komentāros, vai esat iesākuši motosezonu vai ne? Vai arī neesat vēl iekustinājuši ierusējušos virzuļus? Es te šogad esmu iekustinājis ne tikai Dņepru, bet arī Jāva tika iekustināta. Tā kā Dņepras ir, Jāva ir aklaisu sezonu, šis te aparāts. Tā kā jā, tie, kas nav TikTokā vai Instagramā, šis te būs aparāts asfalta sezonai, Yamaha R1, crossplanes, kā man patīk. Tā kā patestēsim šo motociklu sezonas garumā, kādi būs plusi, kādi būs mīnusi, vai patiks vai nepatiks. Hello! Neko daudz nevaru pateikt par šito aparātu, tikai 600 km esmu nobraucis, tā kā turpināsim pētīt. Tas ir, var teikt, MT10, mana mīļākā motocikla, var teikt, brālēns, tā kā vajadzētu būt ok. Tagad piebrauksim paskatīties, kā tur Maskavai iet vispār, cik daudz ir progress šogad. Maskava nekur baigi tālu nav aizbraukusi. Bet, salasīju priekšās dakšu, rati, jau pamazām sāk motociklu veidols veidoties. Re, kur var sakrāsoti dubļu sargi, jau nākošās detaļas. Krāsoju tā pa partijām, godīgi sakot, nepietiek pasietības uzreiz visu tur slīpēt, baigi ņemties. Un vēl vakar biju laukos un izkasu vashodiņu. Par to redzēsim, būs vai nebūs kaut kāds projektiņš, vai arī atstāsim viņu tāds, kāds viņš ir, ar savu vēstures liecību krāsā. To redzēsim. Tā kā sveiciens visiem motosezonas sākumā, bet mēs laikam izlaidīsim vēl kaut kādu riņķi.